Tātad par 7 eiro naktī, ko tu iegūsti Vietnamā, ko es izvēlos. Ir dabūs slēdzamu skapīti, tur iedod čīvas. Skapītī jau iekšā bija kā dāvaniņa, bija vielas, tas nebija gluži dāvaniņa, bet bija vielas, bija zopas ar zobirsti, kas bija dāvaniņa, bija skuveklis, un matusuga. Tad uzreiz aiz ieejas, kad ir diezgan sakarīga vansistama lautēm ar dušām. Diezgan daudz labotēšu dušas. Nāk komplektā 2 kaķi. Čau! Čau! Šeit bija vēl viens. Tas varbūt ticis kaut kur beidzot brīvībā. Bet tāda nabadziņa apbūtībā slaika bija piesieti. Ir veicmākāšana, ir tāda vajadzība. Nošāk. Šeit ir guļam vietas. Šādas lietas. Būtībā šis ir mans puts. Gaisma. Un apmēram tā. Un tā. Liekas, tā vēl kāds guļ. Liekas, puslīdz redz. Viņš ir tādās gultās. Man lieta. Zini. 3 eiro par nakti. Ir ok. Tātad, šoreiz par 19 eiro, ko mēs iegūstam. Diezgan standarta, diezgan eiropeisku, ja godīgi parastu hoteļa numuriņu, gultu, vannas istabu, viss ir kārtīgs un foršs, televizoru, spoguli, tēju, kafiju. Es paņēmu. Varēja par 17 eiro arī tikt iekšā, bet es paņēmu par 19, lai būtu rītdien bezmaksas brokastis. Un tā kā esmu 14. stāvā, tad ir mazs balkoniņš un skats uz pilsētu. Bet tas vēl nav gluži īsti viss. Jā, mums ir arī 17. stāvs, kur es gan nezinu, cik legāli es šobrīd atrodos, bet ir peldbaseins, kuru es redzu, kad īsti neredz, bet ir būtībā 360 grādu skatu leņķis apkārt uz pilsētu. Apiesim apkārt, labāk apiesim ap tejieni. Un tehniski es nekur neredzēju nekādu darba laiku, ka tagad gaismas izslēgtas un jāstaigāja mazliet pieklājīgāk. Ir forša vietiņa, pasēdēt, pasīties uz pilsētu, kādreiz ir bārs arī. Acīm redzēt, tīrlete, jā. Un, ja es nemaldos, tur ir jūra. Tur ir pilsēta, kuras vēl nesen šodien pastaigājos. Un ir tāds tīri čils. Tomēr esmu ārpus sezonas. Neviena šeit nav. Vai arī varbūt tāpēc, ka viss ir vēls, tāpēc neviena šeit nav. Bet forši. Man patīk. Labi, tātad šis ir papildus hotelim, kurš maksā 4,55 eiro. Jēj! Vēl viens baseins. Es mazliet esmu izkārtojies, jo šobrīd mana istaba vēl ir aizņemta. Mana istaba, bet mana gulta. Un tikmēr man atļāva staigāt, kur es gribu. Tad es tagad pastaigāju uz augšējo stāvu, kur ir baseins, mazliet papeldēšos. Kamēr sagaidīšu, mazliet pasauļošos, kamēr es tieku savā gultā, un pēc tam es gan gribētu mazliet pagulēt, jo
Pulkstens ir 11:52 un esmu jau paspējis nostaigāt 20 km. 32 grādu saulē. Bet jā, ok. Laiks basēnam. Ir pati dzīvojamā vieta, nav tāda. Mans istabu kopējā toaletes. Būtībā divstāvīgās gultas. Un man karaliste ir otrā stāvā. Esmu mazliet sācis izmantot, jo es aizgāju drēbes, ko nodot mazgāt. Es mazliet esmu izvandījis. Aiziet maizkaras, lai nepūš virsū, lai normāli atpūsties. Viņš čil, reka man jau viss lādējies. Tur stūrītī elektrība ir, gaisma ir. Gultā vieta pašam arī pietiek, mazliet pat pāri paliek. Garākiem diži gan baigi neieteikti. Šodien ceļu mazliet vairāk palutināju, jo gribēju mierīgāk atpūsties. Bet šitā vieta ir pa 21 eiro kopā. Pie mājas basēniņš. Tagad kāds baigi izstaigājies, aiziešu pēc tam pasēdēt tur. Iemācās dušu atslēgt. Šā, super. Tad, kas mums ir iekšā? Esmu baigu leduskapu uztaisījis. Jāiet noslēgt nosti. Ir viena gulta, toalete, vannā. Visādas mantas, manas izkārtas, tur kaut kas žāvējis no sviedriem. Un ir vēl otrais stāvs. Nav tā, ka man ir baigi vajadzīgs. Kur ir vēl divas gultas. Gaisa kondiķis, kurš ir mazliet jānoslēdz nostī. Un, jā. Tas mazliet pats ir ritīga kluss, ir tādā ritīgā ciematiņa viducī. Tā kā jā. Jāatcer teikt, kurēs izgulēties. Jā, nākamās 2 dienas 13 eiro katru dienu. Mēs dzīvojam šādā istabiņā. Gulta, mans tad toalete. Viss vienā. Viss forši jauka apakšā. Breakfasts included. Jā, bet tas vēl galvenais būtībā ir no balkona ir šāds skats. Gluži no balkona, bet tāds ložīs. Es tagad domāju, ko vēl šodien varētu sadarīt, jo pēc 2 stundām paliks tumša. Labi, redzēs. Labi, tur šodien pa 4 eiro, 4,50. Mēs esam šeit. Jāpot iekšā, nolapam tupeles. Tā ir pieklaiņa. Ir to. Okay. Svārds aizņemts, tad mēs iekšā. Te ir šāds gultiņas, esmu viens pats. Šāds te. Un būtībā gulta, kur, kā jau redz, esmu iekārtojies. Problēma, gluži problēma, bet mazliet skečīgi. Vietā, ko sauc par voltu dušu. Ejam šeit. Sākam mazgājas drēbes. Un tad duša un toalete ir šeit, kuras pats vēl nesen biju. Ir 4,50. Ko vairāk var gribēt? Labi. Ir vēls, es vēl gribu paspēt pludmali. Tā. Un šodien pa 7,5 eiro mēs dzīvojam otrajā stāvā. Šeit ir tādas gultas kā 2 stāvos. Mēs esam otrajā stāvā.
Esmu kā vienmēr jau paspējis sataisīt miskastī. Un ļoti jauka divguļamais matracis, bet ar visu elektrību, ar visu pārējo, ko vajag. Vietas pietiekami beidzot, nav jāsaraujās nekur. Tā, kad ir jau forši. Paspēju arī man vēl izmazgāt, vēl pa sotaku, kas ir kodi 3,80. Tā, kad, jā, dzīvojam tālāk. Un pareizi vieta, kur es dzīvoju, tā tad 7 eiro, man liekas, pa nakti. Tad tur ir virtuve vispārējais. Mums ir māja. Ejam iekšā. Un gulta. Tīkls. Nezinu, ka moskītu tīkls vajadzīgs, bet tad baigi moskītu nav. Gulta. Nekur vanna kaut kāda nomazgāties. Viss ir. Rīt no rīta redzēsim, kāds skats ārā pa logu, bet pa nakti jau redz, ka kalni un kaut kāda pilsētiņa tur. Tad šodien esam, cik sanāk, 7,60 €. Esam uz šitāda tā kā balkoniņa ložijas kalna galā. Un tam mums tiek iedota šāda māja, kur iekšā ir gaisa kondicionieris. Un vesels 2 gultas, ko iemeslu dēļ. Bet ko? Gulta ar vannu. Es kā tagad nesaprotu, vai viņi domāt man pašam, vai tu būs vēl kāds nakts ciemos? Dzīvos redzēs, pēdām izskatās, ka viens pat esmu. Beigās tomēr dabūju mazliet downgrade savai istabai. Tagad es dzīvoju viens pats vismaz. Bet man ir no privātās toaletes un dušas. Bet neko tāpat cilvēku nav. Bet ir tāpat kondiķis, gulta, ko vairāk vispār vajag. Un toaletes ir iziet mazliet ārā. Un tad vienkārši noiet lejā, un tur ir toaletes. Un reku man jauns draugs arī, ko šodien zveļtekts un laika līdz sako. Kas ir? Tev pašam. Es nezinu, viņš vienkārši grib dzīvot. Es biju iepriekš istabā, un tur viņš gāja man iekšā un ņaudēja uz laiku. Un tagad viņš grib nākt arī pie manis ciemoties uz manu jauno privāto istabu. Jā, ņau. Tagad esam Ningbin, un tad esam savā hotelī, homestejā, lai kā viņi tur saukt sevi. Un šodien tu vairāk tā pa 13 eiro. Iekšā kārtīga gulta, visi vēdinātāji, diezgan paliela istaba, skāpis ar atslēgām un relatīvi liela vannas istaba. Gaismu vienam kaut kādā atlabīšu. Vēlāk, laikam ūdens sildītājs. Pakaļ. Ir žēlīdi. Jāiet staigāties pa Ningbin. Jā, šodien man tāda drausmīgi jautra, vārdu sakot. Pirmais hotels atradās 7 kilometrus ne tur, kur viņš bija. Norādīts aplikācijā. Otrais hotels man tikko atrakstīja, kad viņi pēc 2 pēkšņi neuzņem, un es viņus tāpat atrast nevaru. Vietnamas mazo ielu džungļos tāpat viņus atrast nevaru, jo viņi nav norādījuši savu pilnu adresi. Jo šeit ir tā, piemēram, šitie visi labirinti ir viena adrese ar numuru 530. Un katrai mājai ir numurs, es lielāko numuru redzēju kaut 55, man liekas. Un viņi nav norādījuši maz savu numuru. Nozīmē, ka, ja, piemēram, nobuko viņus, viņi tevi apstiprina. Tu pat nezini, kur viņus šeit pakaļ atrast. Jā, neko vismaz par šitiem nebija samaksāts.
tos pirmos te man atdos naudu apakaļ, bet par šitiem tas maz bija jāmaksā uz vietas, tāpēc iziesim no labirinta ārā un meklēsim savu jaunu dzīves vietu. Nu jau. Atskos iet jau. 3 lietas, labas lietas, laikam jau. Tad šodien pa 21 eiro. Ok, droši vien tā. Man patīk halāts, kurā noteikti es nelienu iekšā. Tad man ir istaba ar gultu, divāniņu, televizoru, veļas mašīnu, leduskapi, plīti. Tualete, sildāma, jomojams, visādiem sensoriem. Es pats, duša. Nu jā, bet man jau uzreiz 200 eiro tomēr, zinu. Jā, uzreiz redz, kas man ārā paskatu. Nu, ārā, bez ko, uz ieliņu. Tad es kaut ko es gribētos atrast. Ārā bija diezgan daudz visādi forši veikaliņi un restorāni, tā kā. Jā, ok, tad jau dodos tālāk. Un mūsu pēdējā viesnīca, hotelis Vietnamā. 12,30 eiro. Gulta, televizors ar Netflixu. Tāda vārds, ko visu katru šo vakaru, ko es darīšu, sirīšos Netflixu. Ar skatu uz lidostu. Būtībā ideja bija tā, ka rīt no rīta ar kājām aiziešu līdz lidostai, tāpēc arī ņēmu tik tuvu. Un būtībā tualete ar tradicionālu vannas istabu, kur vienkārši ir vannas sloķis un mazgājies tepat uz vietas. Tā kad ar to vairāk vai mazāk Vietnama arī beidzas. Ak, mans Dievs. Mazliet brūns tas balts.